Mīļie draugi, es priecājos jūs redzēt savā YouTube kanālā mūsu jaunā epizodē Ageless with Dr. Jānu. Un šodien es gribu iepazīstināt jūs ar brīnišķīgu, fantastisku sievieti, Vita Solo. Viņa ir personīgās izaugsmes coach un biznesa trenere. Vai es pareizi pateicu? Jā, personīgās izaugsmes un biznesa coach. Tā es parasti saku. Sveika, Paldies Vita. tev. Paldies tev, ka tu esi atnākusi pie manis. Jā, man prieks būt pie tevis. Tiešām. Mēs jau neesam pirmo reizi kopā, teiksim tā, mēs jau esam sastrādājušies, un tu jau esi bijis manā ciemos, manos maratonos un webināros, un paldies tev liels, ka tu šodien esi atradis laiku, jo mums šodien ir īpaša tēma, un mūsu tēma uzreiz teikšu ir finanses, jā, un enerģija, kas ir saistīta ap finansēm. Pastāsti man par sevi un pastāsti, kādas ir tavas stiprākās puses. Jā, pirmkārtām tā enerģija. Jā, man liekas, mums arī ļoti labi saliekās enerģija, vai ne? Un forši tiešām prieks būt šeit. Un tas arī ir savā ziņā tas, ar ko es strādāju, ko es vienmēr lieku arī visam klāt. Pamata bāze ir psiholoģija, un tas ir ļoti saistīts ar iekšējiem procesiem. Tas izpaužās gan tātad personīgajā izaugsmē, gan arī biznesā. Tātad es strādāju gan ar vieniem klientiem, gan ar otriem. Es vienmēr uzsveru to, ka tātad ir līdz kaut kādam līmenim jāizaug, lai ietu arī līdz biznesam, uzsākt arī savu biznesu un savu pašrealizāciju. Jā, tā teikt, patstāvīgi uzņemtos šo atbildību. Bet vienalga tas viss ir tāds par iekšējiem procesiem. Un tās stiprās puses ir tas, ka es ļoti, ļoti daudz esmu strādājis ar psiholoģiju, gan apgūsi, mācījusies teoriju. Es esmu ļoti praktisks cilvēks. Man patīk visu uz sevis izmēģināt, visu pārbaudīt uz sevis, uz saviem klientiem. Ja? Un es ļoti labi redzu cilvēkus. Dažus tas biedē, dažiem tas patīk, ja? Bet es saku, ka es dažkārt skenēju cilvēkus. Es tiešām ļoti ātri nolasu, kad cilvēks pie manis ienāk manā tajā enerģijas laukā. Es nolasu, kas ar cilvēku notiek, kas viņam ir vajadzīgs, kas ir iespējams tie iestrēguma punkti, bet es ļoti maz fokusējos uz to, kur cilvēks ir iestrēdzis. Man tiešām ir ļoti svarīgi ieraudzīt potenciālu, noticēt manam klientam. Man tā ticība ir ļoti spēcīga. Es vienmēr atrodu resursu, atraudu stiprās puses, noticu, un tad caur to bīdīt viņu uz priekšu. Jā, tā teikt, meklēju nevis problēmas, bet meklēju risinājumus. Un tas ir gan personīgajā, gan biznesā. Jā, un tas viss ir tāds pamatā par psiholoģiju, enerģiju, iekšējo pasauli, ticībām, pārliecībām. Atļaušos uzreiz pajautāt, protams, arī izmantot savu krēslu. Vai tu vari noskanēt mani šobrīd? Es šobrīd uz to nefokusējos. Tev jānāk pie manis uz konsultāciju. Jā. Tad es varēšu visu uzmanību veltīt tev un iedziļināties. Brīnišķīgi. Bet pastāsti man tad vairāk, teiksim, kas ir tavs klients, jā? Ar ko tu vairāk strādā? Jā? Ja es neesmu biznesa vadītāja, jā, bet es gribētu atļauties un uzdrošināties, jā, atvērt savu biznesu, kas būtu tavs klients, jā, potenciāli? Kāds viņam ir, teiksim, tas interfejs, jā? Kāds viņš ir, tas klients? Jā. Principā pie manis nāk inteliģenti, gudri, skaisti, attīstīti cilvēki, kas daudz ko jau dzīvē ir izdarījuši. Ja, viņi jau daudz ko ir sasnieguši, bet viņiem gribās vairāk, gribās tālāk un gribās nonākt nākamajā līmenī. Es vienmēr esmu par izaugsmi. Es uzskatu, ka visa dzīve ir izaugsme, vienmēr tu vari nonākt nākamajā līmenī. Ja? Un pie manis nāk arī tādi cilvēki, kas ir tendēti uz izaugsmi. Viņš saprot, ka tas jau ir izdarīts un tas ir izdarīts. Un tad ir interesanti, kas ir tālāk. Un dažkārt tas notiek, ka cilvēks pats izlemj un uzstāda mērķus, ko viņš gribētu. Un dažkārt vienkārši notiek kaut kādas dzīves situācijas, kas notrigerē, ja? Un cilvēks saprot, ka vajadzētu kaut kādu nākamo transformāciju, netiek ar kaut ko galā. Un vienmēr visas grūtības, jā, visas problēmas arī ir par to, ka tev kaut kas ir jāiemācās, kaut kas jauns ir jāapgūst, un tad cilvēks mēģina saprast, ieviest skaidrību savā dzīvē, lai virzītos tālāk. Un tad tas process, ka tev blakus ir profesionāls, viņš ir daudz patīkamāks, daudz vienkāršāks, jā, un daudz efektīvāks. Jo parasti sarežģītās situācijās cilvēki sāk fokusēties uz negatīvo, sāk fokusēties uz problēmām, un tas viņiem neļauj ieraudzīt potenciālos risinājumus. Tad mans uzdevums ir saprast, kas tevi šobrīd bremzē, un kā maksimāli ātri tev to pārstrādāt, lai tu varētu atkal turpināt savu iesākto ceļu. Ļoti interesanti. Bet vai vispār pastāv finanšu enerģija un finanšu bloki?
Ļoti pastāv. Ļoti pastāv, un es pat tagad arī mācos, eju arī jaunu programmu pie vienas super gudras sievietes Losandželosā, kas tieši māca par šo finanšu enerģiju, par to, kā tā darbojās, ja, jo tas viss ir par enerģiju, vispārīgi viss dzīvē ir par enerģiju, ja, ko tu piesaisti savā dzīvē. Es vispārīgi tomēr vairāk esmu par to, it īpaši mums sievietēm, ka ir jārealizējās un jādara tajā, kas mums patīk un kas mums sagādā prieku. Tomēr ir jāatrod tas savs iekšējais kodols, savu būtību, kas tev patīk, kā tu gūsti to prieku, un tad tajā ir jārealizējās. Ja? Un tas arī ir par to, kā tu iekšēji ar to jūties. Un jo tīrāka un patiesāka ir tā tava iekšējā enerģija, jo vieglāk virzīties uz priekšu. Un tad, kad tu gribi nonākt nākamajā līmenī, vienalga, vai tas ir stāsts par cilvēku, kas grib nomainīt darbu vietu, ja, tur pakāpties amatā, vai kaut kur strādā, vēlās uzsākt savu biznesu, ja, vai jau ir savā biznesā un vēlas nonākt nākamajā līmenī. Tas viss ir process, kam iet cauri. Un tas stāsts, kāpēc tu neesi nākamajā savā finanšu līmenī, ir stāsts par tavām iekšējām pārliecībām. Attiecīgi, tavs finansiālais līmenis šobrīd ir vienlīdzīgs ar taviem iekšējiem limitiem. Un tiklīdz tie limiti tiek salauzti, cilvēks nonāk nākamajā līmenī. Tas bieži vien ir saistīts ar neticību saviem spēkiem, ar fokusēšanos uz dažādām negatīvām lietām. Attiecīgi, cilvēks neredz plašāk savas iespējas. Viņš ir iestrēdzis kaut kādā posmā, viņš neredz plašāk vienkārši. Un tad, kad mēs to sākam ķidāt, skatīties un ieraudzīt, un visi tam iet cauri, katrā līmenī visu laiku tas notiek, ja? Kad ir kaut kas jāatrisina, kaut kas liekais jāizmet, zin kā var salīdzināt? Pieņemsim, tā kā lido ar gaisa balonu. Tā kā ir jāizmet tas liekais ārā, lai paceltos augstāk. Ja? Un šeit tāpat ir jāizmet dažādas negatīvās pārliecības, lai celtos augstāk. Un kādas ir biežākās negatīvās pārliecības, piemēram, sievietē un vīrietim? Vai viņas ir atšķirīgas, kaut kādas trauksmainības vai bailes, vai teiksim, tieši tās pārliecības, vai tomēr viņas ir kaut kā ļoti līdzīgas, vai ir kaut kādas klasiskās, ar ko tu sastopies? Klasiskā vienmēr visur vispār pamats, ar ko es sāku strādāt, arī personīgajā izaugsmē. Tātad ir pašvērtējums. Ja? Un pašvērtējums ir stāsts par to, ka tātad cilvēks netic, ka es esmu pietiekami labs vai laba, lai saņemtu no dzīves vairāk. Es neesmu pietiekami laba, lai saņemtu no dzīves vairāk. Man šķiet, tas ir ļoti, ļoti bieži sastopams. Jā, un tas var izpausties dažādi. Tā kā es tur nemāku to, es nesaprotu to, tas man vēl būtu jāiemācās. Ir cilvēki, kas iekrīt tajā, ka visu laiku jāpamācās. Vēl viens kursiņš, vēl viena augstākā izglītība, vēl viens kaut kas. Ir forši, ir svarīgi, es par izglītību, ir svarīgi mācīties. Bet ja tas jau kļūst par tādu sevis mierināšanas mehānismu un attaisnojumu, kāpēc tu nedari, jā, kāpēc tu nevari realizēt visas tās zināšanas, kas jau ir iegūtas. Materializēt, jā. Tad tur sākas problēma arī. Jā? Un tas ir stāsts par to, ka es visu laiku neesmu pietiekami labs. Tas ir no bērnības? Principā tas ir no bērnības. Es tieši tagad uztaisīju šodien, mēs palaidām vienu jaunu kursiņu tieši par to, kā ir veidojies tavs pašvērtējums. Un tur arī 50 populārākās bērnības traumas, kas noteikti ir ietekmējušas cilvēku pašvērtējumu. 50 traumas? 50. Jo patiesībā viņas var būt ļoti daudz, kur mēs pat nepamanījām, kas tika ietekmēts. Un ikdienā arī strādājot ar klientiem, es redzu, kā cilvēks saka, ka es vienkārši neticu saviem spēkiem. Ja? Ļoti spēcīgi cilvēki. Tiešām, es vienkārši skatos cilvēkus, redzu, cik daudz tur iekšā ir spēka, enerģijas, ja? Potenciāli. Un vienkārši sēžu tās, bet tā nevar. Es tā nevaru, es ar to netikšu. Viņi vienkārši netic sev. Un tas mans uzdevums ir sākt viņu iedrošināt darīt, ja, noticēt viņam, lai viņš noticētu sev. Tas pat nav svarīgi vīrietis vai sieviete. Principā iekšējie mehānismi vairāk vai mazāk visiem tur vienādi ir uzbūvēti. Ja, un tad, kad cilvēks sāk noticēt sev un vispār arī atzīt sev, ko vispār vēlās. Jo daudz cilvēki, ar ko es sāku bieži sesijas, ja, un vispār darbu, visus savus projektus, visus uzdevumus, kas ir tas, ko tu vēlies, tā teikt, ar mērķu uzstādīšanu? Ja? Kas ir tas, ko tu vēlies? Lielākā daļa cilvēku nespēja atbildēt uz šo jautājumu. Tā tieši un konkrēti. Ja? Un tas pat var būt arī, bieži cilvēkam, es gribu būt laimīgs vai laimīga. Vai es gribu būt bagāts. Bet kas ir tava definīcija? Kāds ir laimīgs cilvēks? Kāds ir bagāts cilvēks? Un katram būs sava definīcija. Ja? Un jo cilvēks vairāk to spēj aprakstīt, nodefinēt priekš sevis,
jo vispār viņam rodās tas potenciāls tur nonākt. Tas ir pirmais. Nākamais ir, plus mīnus es sapratu, ko es gribu. Un tādi cilvēki sāk teikt, bet es taču gribu pārāk daudz. Un tas arī bērnībā daudziem ir teiks, ko tu iedomājies, tu pārāk daudz gribi. Pareizi, kaut kādās situācijās varbūt tās. Un kas notiek, un cilvēks dzīvo ar to pārliecību, es gan jau pārāk daudz gribu. Un tad tam ir jākāpj pāri. Kāpēc tu domā, ka tu gribi pārāk daudz? Vienkārši tev jāsaprot, ka tev būs kaut kas jādara, lai tur nonāktu. Jā, tātad jārealizējās un jāspēr tie soļi tam pretī. Un tad cilvēki sāk darīt un patiesībā pie ļoti daudz kā nonāk. Jā. Es tagad tieši esmu iedomājusies un atcerējusies savu bērnību par to, tu gribi pārāk daudz. Mēs, kad ar mammu esam bijuši veikalā, un, piemēram, tur ir 2 kleitas. Un man mamma vienmēr teica, tu izvēlies vienu no kleitām. Es saku, bet es gribu abas. Es arī vienmēr gribu abas un vēl 3. Jā, līdz ar to man bija 100 fakti un artefakti, kā es varu pierunāt savu mammu, nopirkt man 2 kleitas, jo bez viņām abām es nevaru dzīvot. Tas ir clear-cut. Un tāpēc tieši tās, ko tu šobrīd esi minējis, ka not enough, tu visu laiku gribi vairāk un vairāk un vairāk. Un tas ir tik interesanti, ka cilvēki tik tiešām paši nevar noformulēt šo mērķi. Un, protams, kā mēs varam runāt par finansiālo izaugsmi, un tas ir viens no šiem blokiem. Bet, ja mēs paskatāmies, teiksim, uz to sieviešu psiholoģiju un vīriešu psiholoģiju, un finansēm, tomēr finanses ir tas, kas mīl, vai mēs viņus kumulējam, vai tomēr finanses mīl, ka mēs tomēr viņus tērējam. Ja es redzu, ka vīrieši vairāk rūpējās par to kumulāciju, ne visi, un tomēr tās sievietes, viņas dzīvo šodien, vairāk. Tas arī tāda izglītība, mums druscītiņa finanšu, kādas ir tās attiecības? Tas ir tā, ļoti interesanti, ko tu saki, kāds ir tavs novērojums, bet es vienmēr saku tā, ka ir ļoti dažādi vīrieši un ir ļoti dažādas sievietes. Un tas, uz ko es vienmēr skatos, pirmkārt, ir vairāk arī cilvēku naudas tipi. Katram ir savs tips, kā tu uzvedies ar finansēm, kā tu veido attiecības ar finansēm. Un tad, kad tu saproti, kāds ir tavs tips un kas tev ir labākais, tad tu arī veido tās attiecības ar naudu. Jo patiesībā katram viņas var būt savādāks. Tas jautājums atkal ir, kā ir labi un komfortabli tev. Vienalga, vai tu esi vīrietis vai tu esi sieviete. Un katram ir jāatrod tas savs labākais variants. Kā mēs zinām, vai mums ir labi vai mums ir slikti, mēs skatāmies tomēr ilgtermiņā. Attiecīgi, vai tas manā dzīvē darbojās, vai tas noved pie rezultātiem. Jo atkal varbūt tas, kas būs labi man, tas nebūs labi tev. Mums var būt dažādi uzskati. Bet es jautājums, vai ilgtermiņā kopumā man ir labi ar to, kā es dzīvoju. Pieņemsim, es esmu superspenders. Man ļoti patīk tērēt naudu. Ja es naudu netērēšu, es naudu nepelnīšu. Es esmu ļoti slinka. Es nekaunos to atzīt. Es esmu slinka. Un mani motivē tas, kad es saprotu, ka man ir kaut kas jādara. Tāpēc es zinu, ka man ir jātērē. Es tērēju, un tad man ir motivācija darboties. Loģiski, vai ne? Šeit ir noslēpums no Vitas solo, jātērē, un tad loģiski tev ir jāstrādā. Jā, un tad ir jāstrādā, un tad visu laiku, tā teikt, ir motivācija darboties, bet ne visiem tas dara. Un tāpēc man patīk ļoti strādāt ar katru cilvēku individuāli, lai palīdzētu viņam saprast, kas ir labākais priekš tevis. Un saprot, ka tev tā darbojās, tad daram tā. Es uzskatu, ka ir ļoti, ļoti individuāli jāpieiet katram cilvēkam un jāsaprot, kas ir. Jo visiem nedarēs tā kā man. Ir cilvēki, kuriem vienkārši mati stāvēs gaisā, ja viņi sāks tērēt, tā kā es to daru. Ir kas nesapratīs. Un tas ir pilnīgi normāli. Protams, jāskatās, kur ir tās galējības. Jābūt jau ir kaut kādām saprāta robežām noteikti. Un jāsaprot, lai to nenodarītu sev pāri. Tas ir jāmācās. Vērojot, tas ļoti par apzinātību, vērojot un saprotot. Teiksim, kādi ir instrumenti vērot, kā es uzvedos ar finansēm un kāda man ir enerģija šobrīd? Tā ir kaut kāda pašrefleksija vai kaut kāda, teiksim, dienasgrāmatas pildīšana, vai tu vienkārši skaties savu kontu un skaties debits ar kreditu, vai es satiekās vai nesatiekās, vai ko tu varētu praktiski ieteikt, teiksim, tā, lai tomēr uzlabotu tos komunikāciju ar finansēm, un tomēr kumulētu savu labvēlību?
Atkal tātad ir ļoti dažādi cilvēki. Ja? Es esmu gaisīgs, es esmu uz enerģijām vairāk. Es esmu ļoti mācījusies, un tāpat vēl neesmu līdz galam iemācījusies. Man vairāk coacheri ir bijuši, kas to ir mācījuši. Ja? Tā teikt, tās finanses skaitīt un sekot līdzi. Man tas ir grūti, bet es jau kaut kādā līmenī esmu iemācījusies, lai es varētu vairāk kontrolēt tos procesus. Savukārt ir cilvēki, kam vienkārši finanšu dažādi speciālisti, kam ļoti labi sanāk šīs lietas. Ja? Es ieklausos vairāk savās iekšējās sajūtās. Vai man ir ok, vai man nav ok. Tā teikt ilgtermiņā. Ja? Vai es ar to jūtos labi, vai tas man nesagādā pārāk lielu stresu, kaut kādas grūtības, problēmas, ja? Tā teikt, lai jau netiktu ar to galā. Tas ir tāpat kā, pieņemsim, un visiem tas nederēs, ja mēs runājam par veselības tēmām. Es nekontrolēju savu svaru. Ja, man nav pat svari mājās. Es neskatos uz cipariem. Es vienkārši skatos uz spogulī un saprotu, vai man patīk tas, ko es redzu, vai man nepatīk tas, ko es redzu. Ja, es neesmu tāds cilvēks. Bet atkal tas nenozīmē, ka visiem to vajag. Un tas ir stāsts par to, ka tu iepazīsti sevi ja, un saproti, kas tev dara vislabāk, lai tu būtu komfortā ar to. Un plus noteikti, ka mācīties vienalga, kāds būtu tas cilvēks, kas ir svarīgākais. Mācīties vispār tā teikt, pozitīvi attiekties un pozitīvi skatīties uz finansēm un uz naudu. Ja? Jo lielākā daļa gadījumā viss jau ir labi, kad ir labi. Ja? Bet ja cilvēks ir pieredze pie kaut kāda finanšu līmeņa, tad var mainīties. Ja tīpaši tie, kas ir savos biznesos, kas jau uz paši sevi strādā, ja? Kam nav tā teikt, konstanta alga katru mēnesi, ja? Tad tās finanses var būt mainīgas. Un, tiklīdz aiziet tā summa zemāk par kaut kādu līmeni, cilvēki sāk iekrist stresā. Kas notiek? Jo lielākā stresā tu esi, jo vairāk tu iekrīti tajā bedrē. Ja? Un tas reāli darbojās. Un tik daudziem cilvēkiem esmu to redzējusi un pamanījusi. Un tas ir tīrākais stāsts ar domāšanu. Lai būtu tajās pozitīvajās vibrācijās, lai nesāktu skatīties apkārt uz to, cik viss ir slikti, viss ir vēl sliktāk un ar katru dienu tikai sliktāk. Kā rūpēties par sevi, par savu emocionālo labsajūtu, lai caur to celtu arī to visu pārējo. Un tas ir milzīgs darbs ar sevi. Var iedomāties, jā, ka tavs biznes ir nevisai vienkāršā situācijā, jā, un tik tiešām tev ir, teiksim, komanda, un tev ir jāmaksā alga, tad vēl ir nodokļi, tad vēl ir, teiksim, īres un tā tālāk. Un, kā tad, principā, radīt to mieru sevī? Vai tās ir meditācijas, vai tas ir miegs, vai tie ir kaut kādi uzdevumi? Ko tu varētu ieteikt? Pie manis ir nākuši cilvēki ļoti lielās krīzēs. Ļoti lielās krīzēs, kur mēs arī runājam par tiem cipariem. Tā, un es skatos uz to cilvēku, un liekas, ok, tā kā crazy. Bet labi, daram to, ko mēs varam izdarīt maksimāli. Ja? Un sākumā, tad jebkura finansiālā bedre būs stāsts par emocionālo bedri. Sākumā tā ir analīze par to, kas tev vispār tajā iemeta. Cik interesanti, emocionālā bedre un finansiālā bedre, tās ir ļoti tuvu ejošās lietas? Jā, principā tas ir viens tas pats. Vienalga, tad pieņemsim, tas ļoti interesanti. Tas ir interesanti. Tas ir interesanti, es to ļoti, ļoti vēroju. Gan sevi pētot un skatoties, kāds manā dzīvē visādi notiek un veidos, gan arī saviem klientiem. Ja? Ļoti, ļoti kā mainās šīs situācijas. Attiecīgi, pieņemsim, cilvēkam izveidojas finansiālā krīze. Jā. Ja? Nav darba, piemēram. Nav darba, vai arī bizness ir milzīgākajos mīnusos, ja? Un cilvēks vienkārši pēkšņi tajā brīdī emocijās, kas notiek. Viņš iekrīt stresā, viņš vairs nezina, no kura gala sākt ķerties klāt, lai to situāciju atrisinātu. Jo lielākā viņš ir stresā, jo nepareizākus lēmumus viņš var pieņemt. Pieņemsim, vīrieši ļoti bieži ko dara? Dzer. Jā, precīzi. Viņi iekrīt atkarībās. Viņi sāk dzert, viņi sāk lietot narkotikas, viņi sāk spēlēt. Vai tev tas palīdzēs izkāpt no tavas bedres? Nē. Tas iemetīs tikai vēl lielākā bedrē. Ja? Bet tāda ir realitāte. Un tāpēc tas, kas, labi, tu nodzer nedēļu, ja tev vajag, ja? Tā kā atslābini nervus, bet tālāk tev ir jāsāk strādāt primāri ar savu domāšanu. Un tā domāšana ir par to, lai nomierinātu savu prātu. Jā, tās var būt meditācijas. Jā, tās var būt elpošanas prakses. Tā var būt vispārīgi dienas grāmatas rakstīšana, lai kaut vai redzētu, par ko šodien pateikties, lai fokusētos uz pozitīvo. Jo tas visas negatīvās domas, viss stress iemet negatīvās emocionālās vibrācijās. Un jo vairāk tu negatīvi vibrē, jo vairāk tu atbaidi patiesībā iespējas.
Ja? Tā teikt, trauksmē cilvēks sāk reāli vibrēt, kratīties, visu laiku streso. Un tās iespējas pat vispār nenāk klāt. Ja? Un tad solīti pa solītim mēs parasti vienkārši velkam ārā tās pozitīvās lietas. Tas var būt gan pagātnes notikumi, kuros tu spēji atrisināt dažādas problēmas un veiksmīgi tiki ar viņiem galā. Ja? Tad tu jau redzi, kad ir bijis resurss. Ir bijušas kaut kādas reizes, kad tev izdevās. Un cilvēki, kad to ieraug, viņiem bieži vien acis iemirdzās. Jo tajā brīdī liekas, ka šī situācija tagad nekad nebeigsies, viss ir ļoti slikti. Ja? Bāc, bet kaut kas līdzīgs bija, tur es to darīju, tad cilvēks sāk to puzlīt likt kopā, un viņš ierauga savu resursu. Ja? Sāk skatīties uz to. Un tad jāskatās arī uz to, kaut vai katrā dienā, kas tev šodien ir bijis pozitīvs, kas tev ir izdevies, ja? Kur tev kaut ko ir izdevies izdarīt, ko tu vēl papildus vari izdarīt. Jo atkal, tu vari sēdēt katru dienu domāt, Dievs, cik viss ir slikti, un tuļņās vēl tas un tas gāzīsies virsū. Ja? Un tas tev nekā nepalīdz. Vai sēdēt un domāt vismaz kaut vai 3 lietas, ko es šodien varu izdarīt, lai sāktu no tā iet ārā, atrast to pozitīvo. Ja? Atrast savus vispār kā personības, kaut kādas stiprās pusības. Atrast, kas tev varētu palīdzēt varbūt tajā situācijā. Ja? Skatīties uz šīm te lietām. Tātad nomierināt sevi enerģētiski un ļoti, ļoti skatīties uz to pozitīvo. Un tiklīdz cilvēks uz to spēja pārslēgties, tas ir ātrākais veids, kā no tā iet ārā. Principā tu maz druscītiņi arī noslēpē to kortizolu, to stresu, to stresa hormonu, un tādā veidā tev arī maz druscītiņi skaidrība izkristalizējās. Bet saki, lūdzu, runājot par tiem krīzes situācijām, un, teiksim, biznesa krīzēm, finansiālām krīzēm, cik ļoti apkārtējā vide ietekmē cilvēkus, kuriem ir grūtāk iziet no šīm krīzes situācijām? Mans jautājums ir, vai apkārtējā vide, sociums var ietekmēt tavu emocionālo sajūtu, emocionālo, finansiālo labklājību kopā un vispār šo iziešanu no bedres? Ļoti labs jautājums, man patīk, kā tu domā. jo, protams, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tātad cilvēki, kas ir tev apkārt. Un bieži vien atkal, tātad, kas notiek? Sākas krīzes situācija, sākas stress, cilvēkam jau tā grūti iet. Vistuvākie ģimenes locekļi to bieži vien saprot vismazāk, un tur vēl nāk vēl papildus pārmetumi, kas ieliek vēl lielākā stresā. Un labāk patiesībā tad ir norobežoties un domāt tiešām, kā tikt ar to galā. Kaut kur aizbraukt, piemēram, vai kā tu domā tā no praktiskā viedokļa? Ja ir iespējams, protams, vai aizbraukt, vai tomēr veltīt vairāk to laiku sev. Kaut vai kaut kādā savā istabā, savā kabinetā, kur tev iespējams, lai tiktu skaidrībā ar savām domām. Jo tad, kad tev iekšā ir vētra, tā vētra, kas vēl notiek apkārt, viņa galīgi nekā nepalīdz. Un esot tikai ar sevi un saliekot sevī visu pa plauktiņiem, tad jau kļūst vieglāk. Un meklēt to vidi, meklēt tos cilvēkus, kas tevi var atbalstīt un kas tev var palīdzēt. Un vislabāk jau tie ir cilvēki, kas zina gan kā strādāt ar šīm enerģijām, gan kā strādāt ar domāšanu, gan visticamāk, kas ir bijuši līdzīgās situācijās, kas tevi sapratīs. Domu biedri un profesionāļi. Jā, domu biedri un profesionāļi. Jo viņi zinās, viņi sapratīs, kā tevi atbalstīt, ko tev ieteikt. Un tas atbalsts ir svarīgs. Tā tas sanāk krīzes situācijās, tev principā ir jāaiziet arī tādā komunikācijā un vidē, kura ir tevis pacēloša, kas tevi tieši kas ir dombiedri, kas ir speciālisti, eksperti, kur tik tiešām tev pozitīvi arī uzlādēs, dos tev to pozitīvo enerģiju, pozitīvo vibe, teiksim, tā moderni var pateikt, un tieši tādā veidā arī tevi uzpildīs. Bet pastāsti man vairāk, ja drīkst tā jautāt, par to vidi un par to toksisko vidi un par sociumu un cik ļoti daudz, teiksim, ietekmē vai neietekmē sociālajie mēdī, arī ātrais dopamīns, arī, teiksim, šis labbūtības kults, ka visi ir ļoti, teiksim, forši un successful Instagramā, un kā tu domā, kur ir tā realitāte, kur nav realitāte, un cik ļoti tas ietekmē vispār cilvēks un personības, vai tas iedzina stresā, neiedzina stresā, iedzina kaut ko sasniegt, varbūt tas, kas viņiem vispār nav nepieciešams, Ko tu redzi vispār, kāda ir tā tendence,
un kā tas ietekmē arī tās pašas finanses. Jā. Jo, piemēram, ja sieviete, teiksim, strādā labu algotu darbu, nu, viņa ir, piemēram, vai nu doktora poliklinikā, vai nu viņa skolotāja, jā, un viņai tur visu laiku par tiem private jetiem, jā, viņa scrollo Instagram, un tad viņa tiešām iznes smadzenes savam vīram, jā, un tad, nu, vienkārši dzīve ir viena liela elle, jā, jo, nu, piemēram, tā visa informācija, kas mums ir ikdienā, viņa ir tāda ļoti nedabiska. Es tieši nesen, kaut kad pagājušajā nedēļā, man liekas, ieliku vienu postu Instagramā tieši par šo tēmu, jā, par to, kāda ir šī patiesība sociālajos tīklos. Tā kā man bija divas bildīs, tas, ko tu redzi, un tas, kā tas mēdz būt realitātē, tas, ko tu redzi, un tas, kā tas mēdz būt realitātē. Ja? Ka mēs visi esam cilvēki. Un, protams, ka sociālajos tīklos visi grib parādīt savu labāko pusi. Protams, ka gan tas ir tāds sociālais, ja, tā kā, ko par mums padomās, un mēs gribam sevi labāk parādīt. Gan arī bieži vien, jā, tā ir pārdošana, tas ir mārketings, ja, tā tad, nu, lai rekur kaut ko pārdotu. Tas ir forši, bet uz ko es vienmēr skatos, katram cilvēkam atsevišķi, kā viņš uz to skatās. Jo var skatīties un mesties sev virsū un vēl sev apkārtējiem, ja? Pārlikt atbildību arī uz pārējiem, ja? Tur vienalga vīru sev vai kur. Attiecīgi, kāpēc man tā nav un sākt sev pārmest uz sevi graust vēl vairāk. Un tā ir atkal negatīvā domāšana, negatīvā pārliecība, kur cilvēks jau sev ir ieprogrammējis uz to, ka ar mani kaut kas nav kārtībā. Ja? Un meklē tikai problēmas un sāk arī negatīvi vibrēt. Un kļūst tikai sliktāk. Sačakarē sev pašsajūtu un vēl savas attiecības ar tuviniekiem. Ja? Un tad ir otrs variants, kā es pati vienmēr uz to skatos un kā es arī mācu cilvēkiem savu apkārt to skatīties. Tu skaties un iedvesmojies no tā. Un uzdod sev jautājumu. Ja es tā tiešām vēlos, ja, tad uz ko es esmu gatavs vai gatava, lai tā dzīvo. Uzņemies atbildību. Ko es varu darīt? Ko es varu darīt, lai man tā būtu? Ja? Ļoti interesanti, starp citu. Ko es varu darīt, lai tā kā man būtu arī līdzīga vai, nu, teiksim, sava versija. Jā. Jo es saku, es ļoti maz skatos sociālos tīklus, citiem cilvēkiem man nolaiek, bet es skatos tikai, lai iedvesmotos. Pie tevis es eju skatīties, kad negribas sportot, lai dabūtu motivāciju. Ja? Es esmu, Jana, šodien sporto, labi. Es arī. Let's go! Cik forši. Un tā ir. Ja? Es neskatos, jo tā ir arī vēl viena limitējoša negatīva enerģija, ko tu sūti gan otram cilvēkam, gan sev. Attiecīgi, nevis atvērt tavus stories, domāt, bāc, malacīti, kur viņi ņem to motivāciju, bet, nu, krūties par viņu priecājos. Ja? Vai skatīties ar, šitā akal skrien, ja? Cik viņi var skriet? Noskrējusies jau. Jā, noskrēju galīgi sajūkus. Novecots ātrāk. Bet ir ļoti daudz cilvēku, kas tā skatās, ja? Un tā arī ir tā negatīvā domāšana, kur cilvēks aizver sevi iespējām. Tā ir skaudība patiesībā. Jā, pareizi, forši, kad mēs varam saukt ar reāliem vārdiem, reālas notikumus, jā. Un tā tas arī ir. Vēl viena lieta, ko es gribēju pieminēt. To, ko tu teici sākumā, par 3 kleitām, vai 2 kleitām, cik teici, ka tu gribi abas redzi, un tas ir baigi forši, ļoti labs piemērs, ko tu pateici. Tātad, tu saproti, atzīsti sev, un ne visi to var, tu to vari, un es par tevi ļoti priecājos. Es gribu 2 kleitas. Super. Un tad ir nākamais, tā kā uzdrīkstēties. Nu, ko bērnībā, to mammu sakratīt, mammas viņas gribu, viņu pierunāt, pārdot viņai ideju par to, ka jā, man vajag abas kleitas, un kurpītes lūdzu šitās arī. Ja? Un ne katrs to uzdrīkstās. Ne katrs to uzdrīkstās, tur ir jābūt raksturam, tur ir jābūt tādam iekšējam spēkam, arī tāda enerģija. Cilvēks abīstās. Arī vienreiz izmēģina, otrais izmēģina, un es nācu, labi, tas nav priekš manis. Tas nav priekš tevis tajā brīdī, kad tu pasaki, stop, es vairāk nemēģināšu. Ja? Palielam. Tāds dzīvē darbojās. Un tur es arī redzu, ka cilvēki sasniedz tajos brīžos, kad viņi iet līdz galam. Viņi saprot, ko viņi grib, tad uzstāda to mērķi, un tad šī mērķtiecība, iešana un darīšana. Atkal un atkal un atkal. Līdz brīdim, kamēr tu sasniedz to savu rezultātu. Un tajā brīdī, kad cilvēks apstājās, tad ir tas jautājums, kāpēc? Kāpēc tu apstājies? Un tad sākas šī tāda taisnojuma. Mamma teica, nē. Ja, tur vēl viss kaut kas no bērnības. Ikdienā šobrīd pieaugušiem cilvēkiem tur var būt savādāk attaisnojumi. Vai arī tur arī
Es gribēju nomainīt darbu. Jā, gribēju citu darbu vietu. Nu, es aizgāju 3 darba intervijām, nekur nesanāca. Tu arī tā sēdi kā bērns šobrīd. Tad jau piemēram pateici, nekas nesanāca. Nu, jā. Kā bērna pozīcija. Bērna pozīcija, jā. Un tas ir aizvainojums. Jā, tas ir iekšējais tāds atraidījums, kur tu atraidi sevi, pasakot sev, ja man 3 reizes pateica nē, tad lai viņi visi iet. Man nemaz nevajag. Bet tu jau savu nogriez iespējas. Ja? Ej uz 4., 5., līdz tev izdodās. Ja tu tiešām to gribi. Ja nē, tad paliec tur, kur tu esi. Protams, turpinot analizēt un saprast sevi, jā, tas ir par skilliem, par prasmēm, ja? Par prasmēm, ko cilvēks iemācās. Iespējams, tev ir tiešām kaut kas vēl mazliet jāiemācās. Kaut kas vēl jāizdara. Iespējams, tā vienkārši nebija tava vieta, ko vēl cilvēki mēģina darīt. Viņi mēģina sevi ielikt vietās, kur viņiem nav jābūt, un tad ir nelaimīgi. Ļoti interesanti. Vari pastāstīt vairāk par to? Tas ir tā, kad cilvēks iet uz darbu, vai arī uzņemās kādu projektu, vai kaut kādas sadarbības, ja tas jau ir stāsts par biznesu, tikai finanšu jautājumu dēļ. Bet iekšēji tas cilvēku ļoti, ļoti salauž. Ja? Pieņemsim, aiziet uz darbu vietu, saprotu, man tur neatbilst vērtības, man tas vispār nav tur ērti, lokācijas ziņā, man tur nepatīk tie kolēģi, tur ir toksiska vide varbūt pat, ja? Bet tur ir super augsts atalgojums. Tas atalgojums nav tā vērts. Tāpēc, ka tu lauzīsi sevi. Ja? Attiecīgi cilvēkam ir jāatrod tā sava vieta, kur viņam ir komfortabli un viņam labi. Atkal tādi skatīties pēc sava iekšējā pulksteņa, pēc sava kompasa. Kas ir priekš manis? Attiecīgi nevis ielikt sev kādā vietā, kur tu neiedaries un mēģināt pielāgoties. Jo tas atkal ir tas negatīvais. Salauzt sevi. Salauzt sevi. Ja? Un ļoti daudz cilvēku to dara. Bet atrast savu vietu. Un tur patiesībā tā nauda pēc tam nāk vēl vairāk. Bet cilvēki baidās atteikties. Ir bail pazaudēt to, kas tev tiek piedāvāts šobrīd. Attiecīgi, ja es šo iespēju nepaņemšu, tad gan jau vairāk man nebūs. Bet tu jau pazaudēsi iespēju, tāpēc, ka tu pazaudēsi sevi. Ir īpaši sievietēm, tas ir ļoti izteikti. Vīrieši vairāk ir tādā ziņā testosterons. Jā, viņiem ir savādāk. Viņi var močīt tomēr vairāk, ja? Bet mēs sievietes esam ļoti jūtīgas tādā ziņā. Un es ļoti ātri sajūtu vietas, kur man nav jābūt. Ļoti ātri. Un es esmu no tiem cilvēkiem, kas varbūt dažkārt riebīgi, bet es esmu uztrenējusi sevi vienkārši piecelties un aiziet, ja man nepatīk. Kā tu jūties šobrīd? Ideāli. Es pie tevis nenāktu, ja es negribētu, jā. Tiešām, jā. Un ir jāmācās, jā, tā tad atteikt tajā brīdī, kad tu saproti, ka tas nav priekš tevis. Jo tas būs lielāks zaudējums nekā iegūmas beigās. Rezultātā. Man šķiet, tas ir ļoti vērtīgs tiešām tāds moments, kad aiziet tur, kur tu jūti, ka tev nav tā vieta, ja, un tā kā nelauz sevi. Jo arī hormonālā līmenī, protams, tagad mēs nerunāsim par medicīnu, bet tad, kad tev ir tas iekšķīgais konflikts, tad tiešām veselības ziņā tas pēc tam atspēlēsies. Bet man ir tāds nākamais interesants jautājums priekš manis. Mēs tagad druscītiņi pievērsimies dāmām un sievietēm. Tad man ir jautājums tāds, vai sievietes labklājību un finanses var ietekmēt vīrietis un vīrieši. Kā tas, es domāju, pirmkārt, sievietes bieži vien sagaida, ka vīrietis izpilda kaut kādas savas vīriešķīgās funkcijas vai neizpilda. Tas ir pirmais jautājums. Un otrs jautājums ir, teiksim, vai vīrieša klātbūtne un viņa enerģija var ietekmēt sievietes finansiālo enerģiju. Es vispār uzskatu, ka mūs ļoti, ļoti ietekmē cilvēki, kas ir mums apkārt, ir īpaši mūsu dzīves partneri. Attiecīgi, ja tu izvēlies nekvalitatīvu dzīves partneri, tad tu dzīvo nekvalitatīvu dzīvi. Un tas nav tā kā, tas ir stāsts reāli par domāšanu. Par domāšanas līmeni, kurā dzīvo tas cilvēks, kurš ir tavs dzīves biedrs. Ja? Un, attiecīgi, ja tu izvēlies augstāku kvalitāti, tad tu vairāk brauc komfortā. Ja? Tādā ziņā tas ir par domāšanu. Ja? Jo tas dzīves līmenis atkal ir par to, ka cilvēks, kas domās zemu, dzīvos zemu. Attiecīgi, viņš būs toksisks pret sevi un pret apkārtējiem. Un ļoti daudz man ir bijušas sievietes, kas pie manis atnāk un kas iet biznesā. Un zini, kāpēc viņas nāk pie manis? Tāpēc, ka viņas saka, man mājās neviens netic. Man saka, kur tu lien? Tu neko neizdarīsi, tev nekas nesanāks.
Un vīrieši, un atkal, kaut kādā ziņā, es vienmēr esmu par to, ka, nu, jebkurā gadījumā saglabāt ģimeni, saglabāt attiecības, cik jau maksimāli tas ir iespējams. Bet ir reizes, kad tā kā, nu, ir skaidrs, ka tur nebūs. Bet, nu, principā, ja, uz to vīrieši vispār ir tādi, kas vairāk ir balstīti uz rezultātiem. Viņš grib redzēt reālu rezultātu. Mēs esam vairāk emocijās. Vīrieši vairāk dzīvo matērijā, jā, reālus rezultātos, taustāmos. Jā, un apmēram viņš noticēs tev tajā brīdī, kad viņš ieraudzīs, nu, reku, viņi strādā, jau reāli atnes naudu mājās. Apmēram, jā. Nu, idejiski, kad viņš ieraudzīs reālus rezultātus. Bet būs kaut kāds posms, kur visticamāk viņš neticēs un teiks, ar ko tas vispār nodarbojas, pilnīgākās muļķības. Bet manā pieredzē ļoti daudz sievietes, kas tam ir izgājušas cauri un sasniegušas savus mērķus. Un pēc tam atnāk pie manis un saka, nu, beidzot, tas vīrs man pateica, ka es esmu baigā valacīta. Ja? Un tur ir vajadzīgs ļoti liels spēks. Un par to jau ir tāds, ka, ja tu tajā brīdī saproti, ka tu ģimenē to nevari saņemt, tad ej meklē tur, kur tu to varēsi dabūt. Atbalstu. Jā. Un tu to saņem, tad tu sasniedz tos savus rezultātus, un pēc tam attiecības izlīdzinās, viņas sakārtojās. Ja? Ir reizes, ka tas tiešām ir vienkārši posms, kam ir jāiziet cauri, un viss ir kārtībā. Ir reizes, ka tiešām partneris ir tik toksisks, nu, kad ir jābēg. Nu, žēl, bet tā mēdz būt. Jā, bet teiksim, vai ir tā taisnība, ka sieviete izvēlās karjera vai ģimene? Vai tomēr šobrīd ir tāda situācija, ka mēs varam apvienot gan karjeru, gan ģimeni, gan bērnus. Šis multitaskings, kad sievietei viņi var transformēties dažādos dzīves apstākļos un gan karjeru. Tā jau atkal mīļā ir prasme, par ko tu runā. Vai tu spēj iemācīties to visu apmienot un kā tu to menedžē? Jo ir sievietes, kas var un ir sievietes, kas nevar. Ir ļoti daudzas sievietes, kas viņas aiziet karjerā. Un atkal ir jāsaprot, ka tātad sievietei arī ir šis te dzīves posms, kad gribās vairāk realizēties. Nu, vidēji tur no kaut kāda 25, 27 līdz 45. Ja, tā kā ir tas, kad gribās vairāk aiziet karjerā un realizācijā. Tā mums ir. Ja? Un tas ir ok. Pirmkārt pieņemt to. Un pirms tam negribējās tik ļoti, pēc tam arī jau mazāk gribās. Nu, lielākajā daļā. Arī atkal katram ir diezgan individuāli, bet tomēr izteiktāk. Ja, ir tas posms. Pagam, ko tu man prasīji? Jā, vai sieviete var tā kā vienlaicīgi būt apvienot gan karjeras te būt, gan arī ģimeni? Jā. Un tad, protams, ka sieviete aiziet vairāk karjerā, bet ir ļoti daudz sievietes, kas iekrīt tiešām tikai tajā karjerā, sāk zaudēt ģimeni. Un tas ir grūti. Sāk zaudēt ģimeni finansēs. Kas vēl notiek, ja viņi aiziet ļoti augstu, ļoti tālu, viņi sāk pārmest vīrietim par to, ka, attiecīgi, sāk konkurēt ar vīrieti. Ja tas bija mans nākamais jautājums par konkurenci. Sāk konkurēt ar vīrieti un sāk viņu pazemināt, tīpaši, ja viņa aiziet augstāk par vīrieti. Visādi mēdz būt. Ja, viņa pazaudē laiku, uzmanību, ko viņa viņam velta. Visādi ģimenē var ienākt trešā persona, ja, jo vīrietim tāpat gribās savu uzmanību un savu laiku. Visādi mēdz būt. Ja. Bet tas ir arī jāmācās savā ziņā. Tā ir prasme, kas ir jāmācās balanss. Balans, labs vārds, balans. Tu nevari aiziet tikai vienā dzīves sfērā. Bet kādi ir tad tie pamata instrumenti ikdienā, lai tomēr mēs atgriežamies tajā balansā? Un tas vienkārši domā par sevi. Šobrīd es tiešām pēdējo 2 gadu laikā esmu iemācījusies, esmu ieguvusi šos instrumentus. Es varu pateikt, ka es jūtos diezgan balansā. Ja? Es tiešām šobrīd varu tā balansēt starp karjeru un mīlestību un hobijiem un projektiem un biznesu. Bet kādi būtu tavi instrumenti? Ar ko tad sākt sievietē, mūsu klausītājiem, ja? Tā, lai tomēr tavā dzīvē parādās vārds balans. Jo nesen es esmu dzirdējusi arī tādu teikumu, kad harmonija neeksistē. Taču es nepiekrītu šim terminam. Es uzskatu, ka tomēr harmonija eksistē un viņi ir tevi iekšā. Tas ir tas ceļš, ka tu gribi iegūst šo līdzsvaru. Skaidra lieta, ka mēs varbūt nevaram atrasties vienmēr šajā līdzsvarā, jā, bet sasniegt. Jā. Ir tā, ka atkal tā tad ir jāsaprot, ka ir kaut kāds posms, kas ir jāaiziet,
un daudz ko mēs mācāmies caur kļūdām. Diemžēl, bet realitāte. Dažkārt nākās aplausties dzīvē, lai pieņemtu jaunus lēmumus, kas mēdz būt sāpīgi. Tas ir atkal stāsts par šīm transformācijām. Ja? Tad, es esmu sievietes, tur izdarīju to un to, un tad saprotu, es nokļūdījos, es atgriežos pie sevis, ieklausos, tā ir tā harmonija, ieklausīties sevī, savā iekšējā balsī. Ja? Un tad nonākt pie tā, kā tad būtu vislabāk un vispareizāk maniem līdzcilvēkiem. Bet arī ir kaut kādi posmi, kas ir jāaiziet. Pieņemsim arī uzsākot biznesu vai uzsākot jaunu darba vietu. Sākumā tev tas paņems vairāk laika un vairāk enerģijas. Tas vienkārši ir normāli. Un nav ko ar sevi cīnīties, kaut ko sevi analizēt un sev pārmest. Pieņemt to, ka jā, tā tas ir. Kamēr tu nostabilizēsies, adaptēsies tajā situācijā, iestrādāsies, kamēr tas aizies. Sākumā tas process ir grūtāks. Kamēr mēs mācāmies kaut ko jaunu. Arī kaut vai sākot strādāt ar ķermeni. Tā kā sākumā tu uzturnē savu ķermeni līdz kaut kādai robežai, un tad tev vienkārši jāuztur rezultāts pareizi. Šeit ir tāpat, arī karjerā finansēs. Ja? Tātad līdz kaut kādam brīdim tu jau sevi uzturnē, tu jau stabilāk jūties tajā. Un tad var sākt dalīt to uzmanību. Un to jau sajūt vienā brīdī. Protams, ir jāatcerās, uzdodot sev jautājumus, cik laika es šodien veltīju sev. Cik laika es veltīju sev. Jā. Jo tas ir svarīgi. Tiešām ļoti svarīgi veltīt to laiku sev. Jo atkal vēl viena kļūda. Uzreiz mēs iesākam ar visādiem limiting beliefs, viņi uzspēlēs, viņas tagad stāsta tev uzreiz, lai nododās tālāk. Kā cilvēki mēdz atkal domāt, kas noved pie paaugstināta stresa, trauksmes un visa tā pārējā, kas tam sekoja, visa negatīvā. Attiecīgi, dzīvojot pārliecībā, ka es nopelnīšu vairāk, es pabeigšu to projektu, es sasniegšu nākamo līmeni, es izdarīšu vēl to, un tad es veltīšu laiku sev. Tad es nomierināšos, tad es pameditēšu, parakstīšu savu dienas grāmatu, tad es sākšu veselīgi ēst. Tad es sākšu rūpēties par savu ķermeni. Bet tagad man ir vēl jānopelna, jāizdara tas. Un tas stress tikai pieaug. Tā atslēga ir tajā, ka tu sāc no otra gala, jo vairāk tev ir stresa ārpusē, jo lielāku mieru tu mēģini dabūt iekšpusē. Un mieru tu dabū no tā, ko tu visu laiku sev solīji. Ka tu darīsi tad, kad sasniegsi to līmeni. Nē, tu sāksi meditēt, tu sāksi tur kaut vai pastaigāties, ja ne sportot, iziet svaigā gaisā, veltīt laiku sev, tev iekšā būs miers. Un tevi ārējais stress vairs tik ļoti nekratīs. Nebūs tā trauksme tik liela. Jo stress jau ārā vienmēr būs. Kaut kādi stresori vienmēr būs. Tas ir normāli, tā dzīves sastāvdaļa. Bet jo iekšā tu mierīgāk ar sevi jūties, jo vieglāk tev ir iet cauri tam stresam. Un tad tu sasniedz. Tāpēc īstenībā ir jāsaprot, dažkārt vienkārši atceroties, iespējams kādam sadzirdot šo podcastu, kādam reāli vienkārši kļūdoties un ļoti sāpīgi sasitoties, zaudējot savu veselību, attiecības, vai arī kaut kur finanses. Tāpēc, ka tu vienkārši jau ieskrējies tik ļoti un aizmirsti par sevi, kad pārāk liels tas stress bija, cilvēks netika galā. Un tomēr, lai šis izdegšana un šī krīze neattīstās, tad, cik saprotu, ļoti svarīgi ir apstāties un paskatīties apkārt sev, kur tu esi, kas tu esi šobrīd, atalgojums kaut kāds, tā kā sajust to baudu, vai tu arī to pati pielieto ikdienā? Obligāti. Ja? Tu tā kā pierakstīji, apstājies, pameditē vai aizēji vannā. Tu to nedēļas nogalē dari vai ikdienas vakarā? Katru dienu? Katru dienu. Jā. Tikko es arī noslēdzu, man iepriekšējais bija meditāciju mēnesis, arī ļoti fokusējos un savā blogā daudz runāju par meditācijām. Un arī pati es biju apņēmusies reāli 30 dienas meditācijās katru dienu. Reāli tas ir 15 minūtes. Bet tajās 15 minūtēs var tik ļoti saslēgties ar savu iekšējo pasauli. Būt kontaktā ar sevi, lai pēc tam pieņemtu pareizos lēmumus un veiksmīgāk virzītos uz priekšu, pārstrādāt visādas savas limitācijas, programmētu savu prātu uz tām pozitīvajām vibrācijām, uz pozitīvajām domām, lai ticētu sev, ka caur to arī ļoti, ļoti virzītos uz priekšu. Es tiešām to daru, man tas ir ļoti svarīgi,
Ja? Es esmu arī rakstītājs, man patīk rakstīt, es daudz rakstu. Es rakstu dienas grāmatas, es ļoti programmēju sevi, es rakstu ārā gan negatīvo, gan arī pozitīvo jauno. Visu es principā izmantoju. Es balstos uz savām sajūtām, arī kā es jūtos, pieņemsim. Mans biežākais jautājums pret sevi, un arī es to visiem vienmēr mācu, atkal pajautāt sev, ko es šobrīd vēlos. Lielākā daļa cilvēku nevar atbildēt. Ja? Es sajūtu, ok, šobrīd es gribu rakstīt. Es rakstu to, kas nāk ārā intuitīvi. Vai arī šobrīd es gribu pastaigāties. Ok, es eju pastaigāties. Man pastaigās ļoti arī saliekās, viss plaukņiem strukturējās prātā. Ja? Dažkārt es sajūtu, ok, man tiešām vajag kādu, ar ko parunāt. Man ir savi speciālisti, ar ko es zinu, kas tur var sakontaktēties un arī izrunāt savu plaukņiem. Un es to daru, un es zinu, ja es sev to iekšējo trauciņu aizpildīšu, tad es varēšu dot tālāk. Un mana profesija, arī tava profesija, mēs esam tādi, mums ir ļoti daudz jādod citiem cilvēkiem. Un es zinu, ka es nevaru dot citiem, ja es pati neesmu resursā. Un tas ir mans primārais pamata uzdevums par sevi parūpēties. Tāpēc es to esmu uzturējusi jau gadiem. Man ir ļoti labs kontakts ar sevi, es zinu, ko es gribu. Es vienmēr atradīšu tam laiku to izdarīt, jo zinu, ja es neizdarīšu, es jutīšos slikti. Plus, manī veidosies aizvainojums uz ārējo pasauli. Attiecīgi netaisnības un negodīguma sajūta. Es jums dodu, es jums daru, bet atpakaļ neko nesaņemu. Ja? Bet es jau nesaņemu, tāpēc, ka es pati neizvēlos sevi. Es nesajūtu sevi, nepajautāju sev, ko es gribu, un neiedodu to sev. Bet daudz labāk ir paņemt to me time, izdarīt priekš sevis, un tad no tā resursu stāvokļa iet pie citiem, visi būs laimīgāki. Tā formula darbojās. Ļoti interesanti. Es gribētu pajautāt tādu, varbūt noslēdzot šo brīnišķīgo interviju, es gribētu pajautāt tādu jautājumu, kas ir šī gada tavs vislielākais personīgais insights? Mans. Tavs, ko tu priekš sevis esi ieguvusi, iemācījusies vai, sev, Vītai? Jā, mans arī ir tas, ko es šobrīd stāstu, ko es uz kaut kādu laiciņu biju aizmirsusi, ļoti ieklausīties sevi un rūpēties par sevi. Un arī mācīties to balansu. Jo man bija viens posms, kurā es ļoti skrēju, ļoti daudz laika pavadīju darbā, un viņš bija vajadzīgs. Es viņu ļoti pieņemu, akceptēju, es esmu pateicīga par to, ko es izdarīju. Jā, bet man tas beidzās ar veselības problēmām, kas bija vajadzīgs. Pilnīga pieņemšana. Ir bijis vajadzīgs. Jā, tā visa ir pieredze. Tā ir apzinātība. Viņa ir ļoti spēcīga pieredze, no kuras nenormāli daudz mācījusies. Tiešām. Es esmu vienkārši pateicīga par to, kas ir noticis un visu, kas ir izdarīts un visu, kas ir bijis. Jā, lai mācītos vēl vairāk būt ar sevi, ieklausīties sevi, rūpēties par sevi un tieši to arī nodot citiem. Pēc tā visa man ir atkal tik daudz jauni projekti prātā, man ir jaunas idejas. Un tā atbilde ir tajā, kad atkal es esmu ar sevi. Jo redz, kā ir tas, ko es ieraudzīju. Es zinu sevi jau sen, mans jautājums, kas ir tas, ko es gribu, man jau sen viņš ir atbildēts. Man ir tāds mērķis tur, un es esmu mērķtiecīgs cilvēks vispār. Es viņu vienmēr paturu sev priekšā, un es uz viņu eju. Bet ik pa laikam sanāk novirzīties. It kā tas mērķis ir priekšā, tu sāc tur iet tur kaut kur, ja tā teikt, iebrauc grāvī no tā sava dzīves ceļa. Kaut gan es ļoti labi zinu, kas ir priekš manis. Un tad, kad es iebraucu tā teikt grāvī, tu saproti, simbolos runāju, ja? Tas ir ļoti sāpīgi, bet tas ir vajadzīgs, jo katra avārija ir jaunas atbildes. Ja? Un tas ļoti palīdz atgriezties pie sevis. Un es saprotu, ka atkal kaut kādos brīžos es biju aizgājusi pret sevi. Es biju paņēmusi kaut kādas lietas, kas patiesībā man nesagrādāja prieku. Es biju paņēmusi par daudz. Es biju iegājusi vīrišķajā enerģijā, kur ir šitais tikai skriet par sevi, baigi nedomāt, un rezultātus var sasniegt ļoti labus. Bet es aizmirstu par to savu sievišķo daļu, kas ir ļoti svarīga. Ja? Un tad es sapratu, ka tik ļoti gribās baudīt to procesu. Tik ļoti gribās to, un tā ir tā sievišķā daļa. Ja? Baudīt dzīvi, baudīt procesu. Un
Un tas ir par to. Un es viņus tik ļoti skaisti šobrīd uzķērus, un es viņu ļoti izbaudu un priecājos. Un tāpēc man tagad to visu arī gribās nodot tālāk. Tā kā tas insights ir par to, ka ir ļoti svarīgi būt kontaktā ar sevi visu laiku. Tu gribēji tikko pajautāt, vai tev ir kaut kāds novēlējums mūsu skatītājiem, bet visticamāk ieklausīties sevi. Tiešām ieklausīties sevi, regulāri sev uzdot jautājumus. Kas ir tas, ko es vēlos? Un atbildes var nenākt uzreiz. Kad tu mācīsies viņas saklausīt, tad viņas nāks. Un tad palēnām sev to dot. Ko tad pa bišķiņai? Tā kā dot. Un tad tas trauciņš uzpildās. Tu kļūst arvien laimīgāk. Viss pārējais arī sāk realizēties. Mīļie draugi, kas ir tas, ko tu vēlies? Katrs lūdzu pierakstat sev, vai ne? Jā. Jau tagad un tūlīt vienkārši pēc šī brīnišķīgā iedvesmojoša podkasta. Tiešām pierakstat sev, kas ir tas, ko jūs vēlaties, un man šķiet, jūs arī gūsiet savu insightu, vai ne? Jā, noteikti. Noteikti tās atbildes nāks. Kad mēs uzdodam pareizos jautājumus, tad nāk pareizās atbildes. Paldies, tev, Mīš. Sirsnīgs paldies par mūsu sarunu. Tik tiešām, manuprāt, tāda ļoti dziļa saruna, ļoti interesanta, ļoti iedvesmojoša. Paldies, ka tu padalījies arī ar savu ceļu, saviem kaut kādiem insightiem, kas ir bijis. Un, manuprāt, ļoti daudz arī foršas praktiskās rekomendācijas, ko mēs arī jau šobrīd varam arī pielietot. Mīļie draugi, ar jums ir bijis Vita Solo, doktora Jāna Janovska. Tiekamies nākamās sērijās.